Nu, saki, ko mēs te darām? Nekā... Ko? Ko mēs darām? Čau, labrīt! Ko mēs darīsim šodien? Sacensīsimies. Sacensīsimies? Jā, Ar cīsiņiem? Ar cūku! Tā, labrīt. Jāatbild uz WhatsApp ziņām. Vismaz vari atbildēt, ka tu negribi. Latīns, lai beidz runāt, un tad... Nē, nu labi, tā neko. Tu jau esi pie 5. Tad jau es neiešu. Es teicu... Nu viss, davai. Tā neko. Pagriez atpakaļ. Viņš nav noķēries tevi. Jā, esam biķerniekos, labrīt. Esam vieni no pirmajiem. Jo kaut kā es sanāca, kad Lamberta SRC ir daļais sponsors šim pasākumam. Paldies viņiem, varēja man nosponsorēt kaut ko, bet ir tā kā ir. Šoreiz neesmu viens, būs Platīns, būs kas filmē. Ir operators Ārnis, kurš tur ļoti šķība kameru. Un, Es neturu gan šķību kameru. Jā, paldies, Arni, jā, tu esi vislabākais. Jā, tā kā būs kaut kāds materiāls, būs kaut kāda braukšana. Iesim palīgā nedaudz organizatoriem izkārtoties, sakārtoties, jo rokas nekad nav par maz. Lietus pagaidām nelīst, sola lietu. Nesola. Bet skatījos radaru, radars tā kā apiet ap biķernieku trasi, bet tas neizslēdz faktu, ka varētu ap vieniem bišķīt uzlīt. Pagaidām labs garstāvoklis un gaidam kaut kādas aktivitātes. Tad nu ir tā, sākam, lielam sākam. Uzsildīšu nedaudz motoru, lai nav pilnībā augsts. Dodos startu kaut kā tiešām maza rinda, patreiz ir tas sliktie laikapstākļi kaut kā mums šoreiz iegāza. Jā, lija, visu laiku lija. Tribīnes ir cilvēki. Paldies tiem, kas atnāk. Paldies jums, tie, kas tieši tribīnēs sēž. Tad, nu jā, bišķi pasildīšu motorītu un braucu uz startu. Pret BMW brauksim. Tak, dosim meitenei priekšroku iesteidžoties. Te kaut kas ir izlījis. Kaut kā nobraucām, jā. Labi vai slikti, to mēs līdz dragie apskatīsimies. Kaut kā tā es teiktu, kad bišķi ieklapojās, tā kā 4. atkal mums ir šī problēmiņa radusies, bet es viņai nepievērsīšu nekādu uzmanību dotajā brīdī. Es turpināšu vienkārši braukt, priecaties. Un viss. Ja es nosaukšu jums tādās status, kādi ir, kā mums izdevās. Tātad nosis nav tā kā izpurģojies, nāk trubā ir gaiss. Pirmais brauciens vienmēr ir pa tukšo, vai nu man jāpurģo, tā kā jāpūš iekšā motorā, ko es negribēju darīt, un es vienkārši braucu kā ir. Un 7.2. 7.2. Out of the trailer. 3.4.0.100. Arī, tad, respektīvi, otrajā robā, ka mēs ieliekam, nosa nemaz nebija īsti līdz galam. Tad, jā, Ruksis doing his job, vienkārši. Tagad būtu nostājušies starta kaut ko dūzi. Ruksis tāds, jā, labi, šefi, viss kārtībā, maucam. Tā kā, jā, forši. 80-20, 1.75. Jā, ilgi slēdzu trešo robu sanāk. Bišķi trīts, pirmais brauciens. Jā, neko, turpinam pie nākošā brauciena. Aizgriežam pudelīti ciet, lai neiet gāzi zudumā. Un tad jau turpinam. Vispār par faktu. Lai mums nav tik ilgi jāgaida šajā garajā rindā, es jums likšu kaut kāds video, kur citi no mūsējiem brauc. Davai? Pastarpēs starp maniem braucieniem.
šo remaču. Šāds cilājās. Aizmirs ieslēgt kameru. Bet labi, ka man ir GoProška. Tūliņā īstārs. Liekas, ka skālīt un lādinās. Tad jums ir maziņš video ar pilnīgi sūdainu audio. Ko pastīties, kā man gāja pret BMW. Pret BMW gāja kā paredzēts. Bet, jā, 7.13, back in the business. Te nu mēs esam, jā. 0-100-3-34. Ļoti labi, ļoti labi. Tā, man liek to te sarunāt, kaut ko tādu interesantāku jums un skatāmāku, vai ne? Braucienu. Ko mēs varētu sarunāt, mēs varētu te piestāt un kaut kādas te reises noķert, vai ne? Ko jūs sakat? Un cik mēs kaut kādiem standarta bembīšiem brauksim? Bet atkal. Nu, kaut ko vajag, jā. Meklēsim. Šitāds bija pārāk viegls man. Pārāk viegls upurs, kā sacīt jāsaka. Bet baigi labi nobraucām. Ļoti labi nobraucām. Kā tas ruksnis īstenībā var, ne? Viņš vienkārši tāds, tipa, fuck it. Maucam, savs slapšs asfalts augsts, maucam, pofīgi. RS-ka kaut kādu. Gribam pakast. Tur nebūs vecīt lokumu neatvērs vaļā. Labi. Vai grūti atvērt tur logu? Nevar atvērt. Skatieties laiku, kādu man parādīja. Redzat? Skatieties laiku. Egle. S3, piecpodnieks. Pret 4. Pro filmu. Falšstarts. Tas jau, protams, šobrīd neko nemaina. Mēs Tā, brauksim pret M4. Žēl, bet tas ir aizmugures piedziņas M4. BL workshopa. Tā kā es došu handikapu. Sorry, visi, kas skatās, šī nebūs tā kā ar nāzi tiek nogriezts un viss, bet es došu handikapu tomēr. Es domāju, ka tā būs tikai godīgi un interesantāk arī jums. Jā, pafilmēsim, dosim handikapu, tātad viņš bišķi izrausies mums uz priekšu, es GoPro salikšu tādā leņķī, lai jūs arī to redzat. Vai man izdosies viņu apdzīt, to mēs redzēsim tagad. Bišķi tālāk, tagad intriga. Tagad kaut kāda reklāma jāieliek pa vidu iekšā, jā? Tagad kaut kāds tur. Kormorans nav labākās riepas tirgū, tās izvēlaties, lietojiet un braukājiet, ja? Tagad reklāma tagad. Un tagad pafilmēt kaut kādus kadrus vēl no kaut kāda parkinga lota vienkārši. Un visi gaida to braucienu, visi gaida vienkārši tagad nervozi. Kad būs? Kad būs? Stulvākais tas, ka man salūz kulis.
Nav nevienā robā iekšā. Braucam. Tev principā būrnavs tik sanāca, ja? Jā. Es nevaru pabraukt, es kloķi nolauz ātrumu. Norāvu kloķi, jā. Kā ielikot vietā kloķis, kad... Es skatos uz tevi, tev tāds burdots, laikam viņš man neapdzīs. Ašs slēdzot, es tikšu uz priekšu, viss kārtībā. Karoči, atstāju visu to CSP, es domāju, iekšā, tev būs, man liekas, ka labāk. Visu trakšanu, visu atstāju. Pamēģini izbrauc, un tad varbūt izslēdz ārā to stabilizāciju tikai. Mums tā viena meitene dīzeli, viņa brauc, viņa stabilizācija ir izslēgus tikai ārā. ESP ir atstājusi. Sanāk, viņš tik un tā labāk aizbrauks, nekā tu vari nodozēt. Viņa ir automātu braukt, nevis ar roku, vai ne? Viņa ir automātu brauc, jā, lai viņš pats slēdz. Mēģinām. Un tā vienkārši startā viņa turēt uz brēmis un... Jā, viņa sasēdina un laiž vaļā. Davai. Kloķi nolauz. Jā, jādomā, kā iebakstīt kādā robā vismaz. Trešajā liekot viss. Apakšā tas, daudziem viņš nolūst. Tam jaunajā kloķi? Jā, bet tas tā nenāk detaļa līdzi. Tā kā liek oriģinālā un daudz. Jauno kloķi? Mums Zviedrijā Džeks arī lauza nost. Un es tagad arī nolauzu. Jums viss filmējās, ja? Jums bija live action vismaz. Un tagad man jādomā, kā ieslēgt pārnesumu kādu vismaz šim automobīlim burvīgiem. Jā, šī būs problēma. Un nav man instrumentu nekā. Tech supports man nav līdzi. Jā, šitas ir fails. Šitas ir fails, Džeki. Vienkārši nolūzas alumīnijas. Kā es viņu varētu tagad piecelt? Tas, par ko mēs runājām, jā, Zviedrijā. Tas man tagad ir noticis. Tā, kas man te vispār par štrumiem ir līdzi? Jā, un stulbākais, ka es nesataisīšu, mēs tā arī paliksim. Mums gonka šodien ir beigusies. Jā, vajadzētu kaut kā aizķert viņu. Vismaz tik daudz, lai es varētu aizbraukt uz atpakaļ uz finišu, starts finišu. Kaut kādu vismaz robu trešo vienalga. Kulis nolauz. Mēģini kaut kā ielikt robā. Trešais. To tur, zini, to apakšā. Tu zini. Jā, bet tā detaļa nāk no oriģinālās jāņem. Jātiek uz pitiem. Viss braucam. Amne mekanika. Tas pat ir 4. Braucam ar 4. Nabaga sajūgs. Bišķi padzesēsim viņu. Jā, braucam uz pitiem pa lielam galā. Es kaut kā jāmēģina ielikt pirmajā robā, lai mēs uzbraukt uz traileri vispār ar to mašīnu. Bet redz, paspējām vismaz izbraukt. Kas bija svarīgi? Uzvarējām. Tagad visiem no malas izskatījās, gan jau, ka es speciāli viņu gaidu, ka viņš beigs spolēt. Tā kā pazamoja. Bet jā, nē, nolauzām kloķi. Tūdās uztaisīsim mazu detalizāciju. Atjauksim vaļā to nabagu. Visi gan jau satraucās, kur es paliku. Vai arī neviens nesatraucās, kur es paliku. Braucam uz pitiem. Noliksim mašīnu pie pitiem. Vēl mēs varam, ko mēs varam izdarīt, braukt uz darbu, tā kā mums ir vispār laiks, mēs varam sataisīt viņu. Jāni, kas notika? Stipra roka notika.
Kas notika? Stipra roka beidzot padevās vājās vietas. Jā. A kā tev tas sanāca? Sirsnīgi likt to šajā rokā. Jā. Ar prieku un laimi, tā kā emocijām. Jā. Varēs salabot, kā domā? Es domāju, šaubas sāk uzsver, ka man nesnāca saslēgt. Kāpēc tev liekas, ka nevarēs salabot? Mums jābrauc līdz bāzē, ir jāmetina. Bet tas metinātais mēs zinām pēc Zviedrijas, ka netur. Magaivarena nepalīdzēs? Ar vienu mazāk iedod. Magaivarena nepalīdzēs. Taču zini? Es točni zinu. Viņi taču iztur Mēs visu. Zviedrijā piedzīvojam šo visu tieši tādu pašu scenāriju. Mēs esam aizbraukt sametināts. Mēs nepaspēsim sametināt. Nu, bet mēs esam pabraukt beigās vēl pēc tam. Mums jāmeklē svarka kaut kur tuvāk tad ir. Nē, nav jāmeklēs vakar. Viņš jābrauc uz bāzi. Te nevienam nav svarka? Nē, Bēlu workshopam? viņiem nav, man liekas, tāds. Nepaņem līdz svarku. Vienīgais, kas varētu paņemt līdz svarku, ir TDRs. Jo tā kā mēs jāsam uz Zviedriju, vienīgais jautājums bija man par svarku. Nevajag kaut kādu normālu. Šitas padevās. Kristīne, fotogrāfs, man līdzi ir fotogrāfs māsa, kur ir jau vāhuj, Pocket 3. Tehnoloģijā! DJI, Pocket, wow, viņš treko, wow, var pagriezt ekrānu, ja? Labi, tas, ko mēs darījām. Tā situācijas updates. Mums labi, ka Kristīne ir Mercedes AMG, bija Uzticama turbo, mašīna, jā, V8 bija drausmīgi turbo. uzticam, bija turbo V8, 3 litru dīzels. Tikko nopirku. Braucām pēc shifteri, nopizdījām shifteri, domāju metināt. Tā kā visu mums laiks atļauj, sametināsim, visu izdarīsim. Tā kā es zinu, ka Zviedrijā čomiņam bija līdzīga problēma un metināšana galīgi nepalīdzēja. Tik pieņemts lēmums 10 minūtēs izraut no begimota ārā kulis un braukt tagad mainīt vienkārši. Tā tad viss, mēs esam atpakaļ zirgā. Situācijas updates, lai kaut kas piefilmēts. There is no shifter in it. Jā, tieši tā, jo man vajag viņu. Paņemam strumus, šito detaļu no begimota un braucam uz trasi atpakaļ. Tā, piefilmēšu tā klāt. Braucām viņu metināt, bet tika pieņemts lēmums noņemt viņu no begimota. Noņēma no begimota, jo metināts var ilgi neturēt. Viņš tāds tā kā presēts alumīnijas sanāk, no rūdīta, ne brūdīta vai kaut kāda tāda. Nu, respektīvi, tas nekad nestrādā. Es nezinu, kā viņi sauc pulvera alumīnijas vai kas. Tā kā viss uzlikām to no begimota, tam uzsūtīsim jaunu kulisīti un atpakaļ esam zirgā. Rukas ir atkal ierindā, lai brauktu. Tieši kaut kādā brīdī nodomāju, kaut kā garlaicīgi palicis. Tā kā kaut kā nav tā interesantuma, un tad beigās šāds piedzīvojums man piemeklēja. Labi, neko, tad gaidam sadalīt pa klasītēm, visi teikt nobrauc pa klasītēm, pa konkrētiem laikiem. Cik nu kurš ir ātri nobraucis, nu, un tad mums ir iedot A klasīte, tieši esam atpakaļ paspējuši atbraukt. Jo, paldies Kristīnai, iedodu Mersīti pavizināties par Rīgu, ātri izskiet līdz vāzei. Nu ko, bez nekāda treniņa, esam atkal pie starta. Tagad tāda tā kā fināla brauciena, kur salika pa klasītēm. Kā pa klasītēm? Salika līdzīgākus laikus kopā, lai ir interesantāk džekiem braukt. Un mēs dodamies pie starta un braucam. Un lūk, aiziet, starts tiek paņemts. Tā kā nebūtu rītdienas. Ak, mans Dievs! Ruksi, tu ir traks. Kas pa mašīnu, kas par emocijām. Pa naudu nevar nopirkt. Tikai ar darbu var nopelnīt šīs emocijas. Smagu darbu. Kas pa smuku esi? Smuks. Belisimo. Nu, skaistums, ne? Ko jūs sakat? Un tieši es nodomāju, kaut kā garlaicīgi. Un Jānim salūst šifteris. Ļoti garlaicīgi, Jāni, vai ne? Davai, sataisam šifteri. Bet tas ir sports, jā. Labi, ka mēs esam super tuvu mājiņām. Super tuvu visu varam izdarīt un braukt. Ai, Ruksi, tu esi traka mašīna. Trakuls, draiskuls.
7,16, ja nu kas, ja kādam interesē. Arī labi. Ļoti labi. Ļoti labi, Ruksti. Trakais automobīls. Aizveram lodziņu ciet. TDR cepuri redz. Tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Lai ir kas tur tribīnēs, tagad ar TDR cepuri sēž. Čau tev. Arvīds kā roga ir izlicis. Arvīd! Iedavām nedaudz meitenei handikapu. Nu smuki, nu. Sanāca iedot handikapu, nevis iedavām. Galīgi negribēja dot handikapu, tomēr BMW. Bet sanāca. Tā, man vajag to baketsīt, man liekas, tai mašīnai. Es krītu ārā no tā beņa. Braucam vēlreiz, ne? Ko jūs sakat? Aiziet, braucam uz startu. Nu, blakus superātas Audi Kolpe, 2220 VT, zirgi miljards. Nu, varbūt ne miljards, es nezinu. Tāds. Kā lai es redzu, miķis un ieslēgts. Šitā ten te. Jā, miķis ir ieslēgts, draugi. Šitas būs svarīgi šeit miķi ieslēgt. Nu, šitā ir ātra mašīna, tā kā te nav nekāds bērnu spēles, ja? Tas jums nav M4 competitioni kaut kādi, vai vēl kaut kādas bērnu lietas. Tajā mašīnā var nomirt. Tur nav nekāda drošība. Tur vienīgā drošība, kad saimnieks vēl ir pie vesela saprāta. Un tas arī viss. Tā kā būs interesanti ar viņu uzbraukt. Man vienmēr patikuši izaicinājumi. Protams, mēģināsim viņam nozagt bišķīt startu. Rausim uz falšu startu. Tā kā es atvainojos visiem, kas to negaidīja, kam tas nepatīk. Bet man nav citu variantu, kā tikai šauši mokties. Nu, kaut tik viss noiet gludi. Vai ne? Turat īkšķa, draugi. Un tagad reklāma. Mīkstās mēbeles. Tactical moves. Iesteidžojamies pirmie. Tas no mana kakla tagad ir nost. Ļoti labi. Ruksī! Ruksī! Kas par mašīnu? Kas par mašīnu? Nu ko? Nu ko? Dīzējus, kā tev šitā? Man nesaslēdzās, to kārba nestrādā. Nu, protams, ir nianses. Kārbas strādāšana ir nianses. Kā jūs visi esat pamanījuši jau šajos video. Kārba, vai viņa slēgsies vai nē, tas ir šausmīgi svarīgs faktors šajā spēlē. Tas, kas citam liekas, tas pofīgi, tur ko tur, kas tur ātri saslēgsies, vēl nesko. Arvīds jau skrien. Tā man jūs jāpagriež tā, lai redzat Arvīdu. Tas jau skrien.
Kas ir? Nu, viss slēdza video ārā. Arvīts kā plakāt atbraucis ciemos Trakiem. Nu ko, atkal tehniska problēmiņa mums pievīla. Pievīla. Es nezinu, kā to nosaukt. Nevaru rastos īstos vārdus. Piekusis puisi. Tātad mums tehniska problēmiņa piemeklēja. Izšāva eļas šūpu iepriekšējā braucienā. Nu, eļas mērtaustu, sanāk Latvijas tehniski pareizi būtu teikt. Tad nu es to tur tagad eļiņas attīrīju, to mērtaustu nostiprināju. Nu, kaut kā tā. Sataisīju, nu tā kā esmu gatavs atkal doties uz startu. Atkal mēs brauksim pēc BMW. Vienreiz jau braucām pēc viņu, pēc meiteni. Nu, izbrauksim vēlreiz. Tomēr atbraukuši cilvēks skatīties, kā es braucu. Un kamēr tā mašīna iet, mums ir jābrauc. Man ļoti patīkam tās TDR. TDR atribūtikas, tas man ļoti priecē. Pilnīgi man tāda sajūta, kad apklusa viss. Šitas bija brauciens, kad apklusa viss. Mana sajūta bija tāda. Man reāli likās, kad viss ir apklusis. Pasaulē ir klusums un miers. Hop. Tā, nu mēģinam. Tukšs. Jā, viss. Tā arī ir. O, pasties, pilnīgi der. Nu, tā kā viņš tam bija pirts vispār. Tā. Balsošana? Es nezinu, balsošana? Jā. Tā varbūt Black Unicorn labāk. Black Unicorn. Jānoskanēja kodi pie mašīnām, dažām ir priekšā darbās noskanējas, tad tur ir tāds numuriņš. Vai iedomā savu kodu? Man nav. Nav jau mums kodu. Mēs jau. Tas ir Expo zonā. Mēs jau Expo ir, mums jau Expo. Mums jau nav Expo. Ai? Mums jau kaujas divi. Taisnāk, slīd. Jā. Bro, pilnīgi, jā, Volvo. Tā, nu esam laivā atkal. Brauksim pret Bēlu. Tagad mēģināsim nesalauzt ātrumkloķi. Puisis ir jau iemācījies arī labāk braukt, tā kā būs arī viņam interesantāk šis brauciens, nevis tā vienkārši kaut ko tur plezīrēt. Nu, ko tur tikšus attālināt, ja? Dziļi iesteidzojos. Tā, nu pafilmēsim viņu. Kur šī? Nu, re, kur ir.
Official visos papīros, visās avīzēs rakstam. Audi 80 ātrāks par M4 Competition. Ātrāko biķernieku, ne, šis nav ātrākais biķerniekos M4 Competition, stulbi, ne? LFK, man liekas, toči ātrāk nobrauc pa viņu. Nu ko, jums mācība, tiem, kas pa naudu grib nopirkt ātru mašīnu, nepērciet pakaļ piedziņas mašīnu. That's all. Tā, kas mums ar laikiem ir, cik mēs nobraucām? Nobraucām slikti, 7.24. Jā, visi slikti, visi parametri slikti. Es domāju, ka mums motorīts mirs nost 3.37 0-100, tā kā pa lielam visu šodien varam noslēgt. Ko jūs sakat, draugi? Slēdzam šodien nost? Nu ko, pēdējais dienas brauciens mums ir uz mikrofonu. Ar Ričārdu. Šodien dzimšanas dienu viņam. RS Diagnostics. Nu, kā jums patika izrāda? Tagad brauksim vēlreiz. Paliksim pa jaunu. Steidžojamies. Kas pabrauci? Mēģināju maģiku. Labi palsa, jā. Ai, Dievs, tas tik labi. Es saku, jūs jūtat emocijas līdzi. Mikrofons nav, nevajag. Karsti prieklus. Rūks vienkārši ir. Rūks ir malets. Tas arī viss, bet tā arī paliksim draugi. Šitas visiem underdogiem. Bet nē, ka var taču uztaisīt un var taču izdarīt. Arī ar šitādu tehniku kaut ko.